Mans vaļasprieks ir kino. Brīvajā laikā man patīk skatīties filmas un seriālus. Es to daru jau daudzus gadus, un tas tiešām ir mans vaļasprieks. Kino man palīdz atpūsties, domāt un just. Kad sākas filma, es it kā ieeju citā pasaulē. Parasti es plānoju, ko skatīšos nedēļas nogalē. Es lasu anotācijas un skatos treilerus, lai saprastu, vai filma ir mana laika vērta. Sociālajos tīklos sekoju kino grupām, lai atrastu jaunas idejas un ieteikumus. Man ir arī saraksts telefonā ar filmām, kuras gribu redzēt. Pēc noskatīšanās es pierakstu pāris teikumus par filmu un ielieku vērtējumu ar zvaigznītēm. Tas palīdz atcerēties labākās ainas un ieteikt filmas draugiem. Man patīk dažādi žanri – drāmas, komēdijas un dokumentālās filmas. Man patīk arī piedzīvojumu filmas, vēsturiskās filmas un klasika. Reizēm izvēlos animāciju, jo tur ir daudz radošuma. Man patīk arī vecās filmas, kur galvenais ir aktierspēle un dialogi, nevis specefekti. Es domāju, ka kino ir kā ceļojums. Skatoties filmas, mēs it kā satiekam citus cilvēkus. Redzam viņu stāstus, pilsētas, sapņus. Man ļoti patīk latviešu animācijas filma Traume. Tajā nav dialogu, bet tā ir ļoti emocionāla un ar skaistu mūziku. Šī filma ieguva Oskaru kā labākā animācijas pilnmetrāžas filma, un tas bija pirmais Oskars Latvijai. Dažreiz es eju uz kinoteātri kopā ar draugiem. Mēs sēžam vidējā rindā, dalāmies ar popkornu un pēc seansa runājam par sižetu un mūziku. Citreiz man patīk skatīties filmu mājās. Silta tēja, sega un kluss vakars. Piektdienās atveru savu sarakstu un izvēlos filmu. Vispirms pajautāju sev, kādu noskaņu gribu, kaut ko vieglu vai nopietnu. Tad izvēlos filmu no saraksta. Ja tā ir jauna filma, pārbaudu seansu laikus un nopērku biļetes. Ja kinoteātrī to vairs nerāda, skatos, kur tā ir pieejama straumēšanas platformās. Kino man nav tikai izklaide. Tas palīdz atpūsties, uzzināt ko jaunu un reizēm iemāca ko svarīgu. Un kādas filmas jums patīk visvairāk? Mans vaļasprieks ir kino. Brīvajā laikā man patīk skatīties filmas un seriālus. Es to daru jau daudzus gadus, un tas tiešām ir mans vaļasprieks. Kino man palīdz atpūsties, domāt un just. Kad sākas filma, es it kā ieeju citā pasaulē. Parasti es plānoju, ko skatīšos nedēļas nogalē. Es lasu anotācijas un skatos treilerus, lai saprastu, vai filma ir mana laika vērta. Sociālajos tīklos sekoju kino grupām, lai atrastu jaunas idejas un ieteikumus. Man ir arī saraksts telefonā ar filmām, kuras gribu redzēt.
Pēc noskatīšanās es pierakstu pāris teikumus par filmu un ielieku vērtējumu ar zvaigznītēm. Tas palīdz atcerēties labākās ainas un ieteikt filmas draugiem. Man patīk dažādi žanri – drāmas, komēdijas un dokumentālās filmas. Man patīk arī piedzīvojumu filmas, vēsturiskās filmas un klasika. Reizēm izvēlos animāciju, jo tur ir daudz radošuma. Man patīk arī vecās filmas, kur galvenais ir aktieru spēle un dialogi, nevis specefekti. Es domāju, ka kino ir kā ceļojums. Skatoties filmas, mēs it kā satiekam citus cilvēkus, redzam viņu stāstus, pilsētas, sapņus. Man ļoti patīk latviešu animācijas filma Straume. Tajā nav dialogu, bet tā ir ļoti emocionāla un ar skaistu mūziku. Šī filma ieguva Oskaru kā labākā animācijas pilnmetrāžas filma, un tas bija pirmais Oskars Latvijai. Dažreiz es eju uz kinoteātri kopā ar draugiem. Mēs sēžam vidējā rindā, dalāmies ar popkornu un pēc seansa runājam par sižetu un mūziku. Citreiz man patīk skatīties filmu mājās. Silta tēja, sega un kluss vakars. Piektdienās atveru savu sarakstu un izvēlos filmu. Vispirms pajautāju sev, kādu noskaņu gribu. Kaut ko vieglu vai nopietnu. Tad izvēlos filmu no saraksta. Ja tā ir jauna filma, pārbaudu seansu laikus un nopērku biļetes. Ja kinoteātrī to vairs nerāda, skatos, kur tā ir pieejama straumēšanas platformās. Kino man nav tikai izklaide. Tas palīdz atpūsties, uzzināt ko jaunu un reizēm iemāca ko svarīgu. Un kādas filmas jums patīk visvairāk?